Mani sauc Gunita. Mani sauc Sāra. Mēs šodien parādīsim pāris tādus labus vingrojumus, kas palīdz pret klepu. Gatava? Jā. Aiziet, guļamies uz poncīša, lēnām rociņas pāri, galviņu uz austiņas. Un šādā te veidā, pieturot bērniņu pie gurniem, pavirzot turp atpakaļ, mēs palīdzam viņam atklapot un izvadīt uzkrājušos sekretu. Var mazlietiņ arī pabungāt, tā kā tādām vieglām kaķa ķepiņām pastaigāt, ja? Mugurkauliņš paliek pa vidu, to neaiztiekam viegliņām, un lūk bērniņam arī, lai viņš paklapo Sāri. Jā, šādā te veidā mēs ārstējam klepu. To pašu var darīt, pagriežot uz muguriņas, pagriezies ar triņķi, šeit ļoti prātīgi, rociņas pāri. Un pašūpojam turp un atpakaļ. Ļoti labs, jauks vingrojums, krūškurvīts. Iestiepjās, uzlabojās krūškurvi plaušu ventilācija. Jā, ļoti labi. Malacis. Un atkal piefiksējam un pabungājam, teiksim, krūškurvi apakšējo daļu, te mazlietiņ. Un palūdzam paklapot. Kur, jā, paklapot. Vēl ļoti labi. Un vēl to pašu var darīt arī guļoties uz sāniņu. Tā, nu šeit arī ļoti prātīgi. Tātad vienu rociņu mēs liekam tā te, otru rociņu pāri, piefiksējam. Nu šis tāds jau cirkus vingrojums, te jābūt ļoti prātīgam. Un arī te vairāk paturam. Stiep. Un arī iestiepjās ļoti labi krūšu kurvs. Nu, kā tu jūties? Nāc, lai viņām nost, dod man roku. Viss kārtībā? Jā. Nu labi, nu tad ārstējamies un sākam klepu